Liepājas valsts tehnikuma ekopadome sadarbībā ar uzņēmuma Liepājas Rass un skolas tekstilu nozares vadošajiem pedagogiem februāra izskaņā aicināja interesentus piedalīties šī gada pirmajā meistarklasē, kuras tēma šajā reizē bija kapsulas garderobe. Meistarklases laikā dalībnieki guva praktiskus padomus, kā veidot garderobi, kas ir gan stilīga, gan ekonomiska, atbalstot zaļo domāšanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Šogad kopumā ir plānotas 4 meistarklases. Visas meistarklases kopumā ir ap un par tekstilu. Tekstilu pārveidošanu, no kaut kā veca uztaisīt jaunu. Bet jā, viss par un ap tekstilu un saprast, kur tad viņu likt, kā tad viņu izmantot, lai viņš netiktu izmests atkritumos. Mūsu galvenais mērķis ir pievērst tieši uzmanību tekstila atkritumiem, ka tomēr jebkuru apģērba gabalu, ja mēs radoši padomājam, mēs varam viņu pārveidot. Protams, pats svarīgākais ir pirkt mazāk. Pasākuma apmeklētājiem kopā ar lektoru, stila konsultantu un make-up mākslinieku Andri Ruskuli bija iespēja uzzināt, kā veidot kapsulas garderobi un par tās priekšrocībām. Es esmu, savā darba pieredzē novērojis to, ka liela daļa mūsu pirkumu ir, ja tā var teikt, uz nervu pamata. Un tad pēc tam mēs tā varbūt druģaini domājam, ko ar to darīt, kur to likt, kā to kombinēt. Un šodien tas mans uzdevums ir varbūt pārunāt šīs lietas un varbūt dot rekomendācijas, kā mēs varam pirkt mazāk, bet toties labāk un tā, lai būtu arī apmierināti, jo meitenēm ļoti bieži ir šis te uzstādījums vai jautājums, ko vilkt mugurā. Un puiši saka, tev ir pilns skapis ar drēbēm, bet tu vēl joprojām, tev nav ko vilkt mugurā. Ir kaut kāds tas emocionālais pamudinājums, vai tā ir atlaide, vai tā ir kaut kāda lieta, kas tev, ir uzrunājusi, un tad nopērkam, un pēc tam ir doma, kā ar to darīt. Un vēl jau ir arī tas, ka tie, kas pārdod, arī ir ļoti labi darbojās, labi pilda savu uzdevumu, ja viņi mūs ieinteresē ar šo te emocionālo pusi. Eksperts arī skaidro, kad un kā vislabāk iespējams sakombinēt savā garderobē esošas šķietami nesavienojamus apģērba gabalus. To var izdarīt tad, kad mazliet iepriekš pārdomā un iedziļinās tajā jautājumā, jeb pārdomā, kam tas ir vajadzīgs, kā es to lietošu, kā tas izcels manu personību, ko tas par mani stāstīs, kā es varu parādīt savu personību no labākās puses ar šo te lietu. Mans novēlējums ir vienkārši iedziļināties un padomāt un balstīties uz savu pieredzi, kas ir labi darbojies, kas varbūt ne tik labi. Un man šķiet, ka šobrīd ir tas jaukais moments, ka mēs neskatoties uz to, ka mode pastāv un viņi pastāvēs, kaut kādas tendences, bet mums ir iespēja brīvi izvēlēties stilu, lietas, jebko, kas vislabāk izceļ mūsu personību, kas vislabāk runā par to, ko mēs gribam, kas mēs esam, kādas ir mūsu vērtības un tam līdzīgi. Kapsulas garderobe piedāvā iespēju veidot apģērba kolekciju, kas ir daudzpusīga, ilgtspējīga un neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Ar rūpīgu izvēli un pārdomātu pieeju iespējams izskatīties moderni, netērējot daudz līdzekļu. Mums Liepājas valsts tehnikuma ekopadomē ir svarīgi runāt par aprits ekonomiku, un aprits ekonomika ir arī tā, kurā mēs runājam par to, kā pārstrādāt, kā izveidot jaunas idejas ar tekstilu. Un mums tekstilu nozares, kopā ar tekstilu nozares pedagogiem, speciālistiem un ideju ģeneratoriem šīs meistarklases devušas ir daudz šo pienesumu, jo tādā veidā mēs gan no esošiem materiāliem, kuri vairs nav izmantojami vai kuri jau ir nodzīvojuši savu dzīvi, vairs nav lietojami, mēs viņus izmantojam atkārtoti.